Uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no Apustuļu darbiem 7. nodaļas. Bet viņš, svētā gara pilns, skatījās uz debesīm un redzēja Dievu godību un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas un sacīja: Lūk, es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Bet tie, skaļā balsī brēkdami, aizsedza savas ausis, un visi kopā viņam uzbruka, un izgrūduši no pilsētas ārā nomētāja akmeņiem. Un liecinieki savas drēbes nolika pie kāda jaunekļa kājām, kur vārds bija Sauls. Tie nomētāja akmeņiem Stefanu, kas sauca un sacīja: Kungs Jēzu, pieņem manu garu. Un ceļos nometies, viņš sauca skaļā balsī: Kungs, nepielīdzini tiem šo grēku. To sacīt, viņš aizmiga. Āmen. Lasījums no Pētera 1. vēstules 2. nodaļas. Kārojiet, kā pat labam piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa, kā pie dzīvā akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs, un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu, jo ir rakstīts: redzi, es lieku Cijānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tā nu jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgajiem tas akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni, un ir akmens, par kuru krīt, un klints, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī nolemti, bet jūs esat izredzēti cilti, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Āmen. Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Jānis 14. nodaļā. Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noejmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur esmu es, būtu arī jūs. Un kur es noeju, to ceļu jūs zināt. Toms viņam saka: Kungs, mēs nezinām, kur tu ej,
Kā lai mēs zinātu ceļu? Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam saka, kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Jēzus viņam saka, tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeju pie tēva. Un visu, ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu. Āmen. Kungs, Dievs, svētais gars, nāc un atdari mums tavu vārdu patiesību un piepildi mūsu sirdis ar to. Āmen. Dzīve mums piedāvā daudz ceļu, un bieži ir grūti izšķirties, pa kuru iet, īpaši, kad virziens nav skaidrs, vai tas ir neskaidrs, vai arī tad, kad ceļš kļūst grūts un liekas, ka tas nekur neved, un mēs esam apmaldījušies. Kāds ceļotājs reiz bija ieplānojis ar kājām doties pāri lielai kalnu grēdai, pāri kalnu virsotnēm. Viņš nezināja ceļu, bija diezgan uztraucies un nedrošs. Lai gan viņam bija izdevies atrast tā reģiona karti, un tajā arī bija norādīti visi ceļi un takas, viņš pie sevis nodomāja, šī karta ir noderīga, bet ja es varētu sameklēt vēl kādu vietējo gidu, kurš zina ceļus no galvas, es justos daudz drošāk. Viņš meklēja un atrada. Tas bija kāds vietējais iedzīvotājs, kurš ļoti labi pārzināja apkārtni un kuram arī bija jādodās uz to pašu vietu, kas bija ceļotāja galamērķis. Tā viņi devās ceļā, divatā, ceļotājs un ceļvedis. Ceļotājs ik pa laikam ņēma karti savu rokās un tajā ieskatījās. Viņš bija gandarīts, redzot, ka viņi iet pa pareizo ceļu. Maršruts bija tieši tāds, kā norādīts kartē. Viss lieliski, viņi devušies ceļā. Sarunas laiks un arī skaistie skati. Bet pēkšņi ceļotājam par lielu satraukumu viņa ceļvedis devās pa kartē neiezīmētu taku. Klau, kurp ved šis ceļš un šī taka? Viņš uzreiz jautāja. Vai tu vēlies, lai mēs apmaldamies kalnos? Vīrs tam atbildēja. Redzi, mēs novirzījāmies, jo kartē atzīmēto taku nesen aizbēra ciet zemes nogruvums. Neuztraucies, uztic man. Ceļotājs apstājās, pētīja savu kartu un kratīja ar galvu.
Bet ceļvedis uzstāja: Uzticies man, es šos kalnus pazīstu ļoti labi. Visu savu dzīvi esmu šeit piedzimis un uzaudzis. Šis ceļš ir drošs, viss būs labi. Tev nav jāuztraucās un jābaidās. Tikai seko man. Bet ceļotājs izvēlējās uzticēties savai kartei. Un tā viņu ceļi pašķīrās. Vietējais iedzīvotājs sasniedza savu galamērķi. Kas attiecās uz ceļotāju, neviens tā arī nezināja, kas ar viņu notika. Dažreiz iedomīgi, augstprātīgi vai neticīgi, mēs vēlamies darīt visu pēc sava prāta. Un mums ir grūti kādam uzticēties vai paklausīt kādu, kurš ir gājis pirmais, kurš pirmais ir piedzīvojis, sapratis, izzinājis. Un no savas pieredzes aicina mūs uzklausīt, uzticēties vai sekot. Uzticēties un sekot Jēzum. Un jautājums ir, kā es varu zināt, ka tā ir pareiza izvēle, pareizais ceļš. Kā lai mēs zinām ceļu, jautā Toms mums šajā dienas evaņģēlijā. Bija pienācis atvadu laiks, Jēzus atvadās no saviem mācekļiem un sagatavo viņiem šim laikam pēc savas nāves. Viņš saka, ka atgriezīsies pie sava tēva, no kura viņš nāca. Viena no grūtākām lietām dzīvē. Kad esi spiests atvadīties pret savu gribu un vēlēšanos, sēžot kopā vēl pēdējo reizi, visi mirkļi, kas pavadīti kopā, aust atmiņā un sajaucas ar nezināmo nākotni. Nākotni vienatnē. Turpmāk mācekļiem būs jāiet savs ceļš pasaulē. Jātiek pašiem galā bez sava skolotāja fiziskas klātbūtnes. Viņiem ir bažas, kuram ceļvedim mums sekot, pa kuru ceļu iet. Arī mums, mūsu dzīvēs, ir daudz iemeslu satraukumam. Tik bieži mēs jūtamies kā bāreņi šajā pasaulē, ar savām rūpēm, ciešanām un sāpēm, jūtamies atstāti vieni. Dieva acīm šķietamā prombūtne ir daudzu neticības cēlonis mūsdienās. Un līdzīgi kā Filips, arī mēs sakām, parādi mums Dievu, mēs ticēsim, un tad mums ar to pietiks. Jēzus sniedz atbildi sākumā. Nebīstieties, ticiet Dievam un ticiet man. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Vēl vairāk viņš paskaidro ar savu nozīmīgo frāzi. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā viens caur mani. Ko šie vārdi nozīmē? Jēzus ir vienīgais ceļš. Un ir kļūdaini domāt un ticēt, ka kalna virsotnē visi ceļi satiekās. Un tā nav patiesība, nē, jo turp ved tikai vienīgi Jēzus ceļš. Un tas nav privātais ceļš, kur ir uzlikta zīme, privāta īpašums. Šis ceļš ir atvērts ikvienam cilvēkam. Šis ir vienīgais patiesais Dieva ceļš, un tas pats pastāv patiesībā. Kad Jēzus stāvēja Poncija Pilāta priekšā sacīdams,
Es esmu dzimis un nācis pasaulē, lai apliecinātu patiesību. Pilāts viņam jautāja, kas ir patiesība. Jo Pilāta pieredze liecināja, ka nav vienas patiesības. Ir viņa paša patiesība, Romas imperatora patiesība, Jūdas tautas garīgo un laicīgo vadītāju, skaudīgās tautas patiesība un nu vēl Jēzus patiesība. Kura tad no šīm visām ir īsta? Kā redzam, pie Pilāta nevienmēr ir viegli atrast, kas ir patiesība. Vai mēs to varam atrast? Un kur ir robeža starp patiesību un maldiem? Pilātam jautājums palika neatklāts. Viņš nesaprot, ka vienīgā patiesība bija tieši viņa priekšā. Šī patiesība kļuva miesa un mājoja mūsu vidū, lai mēs to varētu zināt. Visa Jēzus kalpošana, proti rūpes par vājajiem, mīlestība pret līdzcilvēkiem, visās viņu ciešanās, cilvēces ceļa izpratne un visas viņa gaitas, tā ir patiesība. Dievs izvēlējās dzīvot starp mums, dzīvot dzīvi tāpat kā mēs, ieskaitot mūsu sāpes, ciešanas un nāvi. Jēzus ceļš ir pilnīga sevis dāvināšana līdz pat nāvei. Dievs to ir darījis, lai būtu ar mums ne tikai tad, kad viss mums ir labi, bet arī tad, un varbūt pat jo īpaši tad, kad mums viss ir slikti. Nav tādas vietas, kur mēs varētu aizceļot, kur Dievs neietu mums par priekšu. Evaņģēlijs ir liecība par to, kā Dievs ir gan apslēpts, gan vienlaikus atklāts. Parastajā, atstumtajā, aizmirstajā. Viņā ir patiesība. Jēzus ir ceļš, proti viņa vārds, viņa baušļi, viņa mācība ir ceļš. Ceļš, pa kuru ik viens cilvēks var nonākt pie Tēva. Viņa paveiktais darbs, kā arī viņa paša persona, parāda un sniedz mums visu, kas nepieciešams pareizām attiecībām ar Dievu. Turklāt viņš ir ne tikai ceļš, uz kura ir patiesība un dzīvība, bet arī pats mērķis – mūžīgā dzīvība. Tur, kur dodas Jēzus, tā ir daļa no nākotnes, kurā ir milzīga ietekme uz mūsu dzīvi šeit un tagad. Jēzus nerunā par to, kā mēs varētu viņu atrast jaunajā vietā kaut kur, bet par to, kā viņu atrast šobrīd, lai arī kur mēs atrastos. Dzīve Kristū ir kas tāds, ko mēs dzīvojam gan tagadnē, gan gaidot nākotnē ar Dievu. Mums jādzīvo šeit un tagad, ar to, kas mēs esam un kādi mēs esam, ar tādām dāvanām, ko Dievs mums katram ir devis. Jo katram no mums ir dotas savas spējas un unikālas īpašības. Mums ir jūtas, iztēle un intelekts, lai mēs varētu saprast, kā ar Dieva bezgalīgo mīlestību, ko Jēzus atklāja un mums parāda mūsu dzīves ceļā, mēs varam dalīties arī ar citiem. Jo kas esam mēs, tas parādās attiecībās ar citiem. Neviens no mums nav kaut kas tikai no sevis vai tikai priekš sevis. Tās vienmēr ir attiecības ar citiem.
vai esi prasmīgs, vai esi slinks, vai esi bagāts vai nabaks. Tas tu esi pret citiem. Mēs savu identitāti, būtību, personību iegūstam no attiecībām, kurās atrodamies. Vai esi mīlošs, uzticīgs, izpalīdzīgs, vai naidīgs, neusticīgs. Tas tu esi pret citiem. Ceļotājs kādā ceļojuma posmā bija sastapis rabīnu un iegājis pie viņa ciemos. Ceļotājs bija pārsteigts, ka rabīna dzīves vietu veido tikai viena telpa, kas piepildīta ar grāmatām, un vienīgās mēbeles ir galds un krēsls. Un ceļotājs viņam jautāja: Rabīni, kur ir jūsu mēbeles? Un kur ir jūsējās? Atjautāja rabīns. Manas? Vaicāja izbrīnītais. Es taču esmu šeit tikai viesis un ceļotājs. Es arī, atbildēja rabīns. Jēzus sūta mūs kalpot pasaulē ar šiem iedrošinājumu pilniem vārdiem. Nebīstieties, ticiet Dievam un ticiet man. Jo es esmu vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Lai tas Kungs mūsu Dievs mūs stiprina mūsu dzīves ceļojumā ar dzīvu cerību uz viņa mūžīgo un pilnīgo valstību. Āmen.